tiesu dāvanas atnesuši klubam ir tikai 2. Paldies, Kaspar. Es redzēju, ka atnes arī ziedus. Nu, tie pienācās Santai, protams. Jā. Principā es gribēju pateikt, ka dzīve notiek šeit un tagad, jo pirms 5 gadiem, kad es sāku strādāt klubā, es sāku strādāt arī ļoti interesantā laikā, jo tas bija kluba 10 gadi. Un šobrīd ir kluba 15 gadi, bet tas man liekas, it kā tas pasākums būtu pagājušajā nedēļā. Un ko es gribu teikt? Banāla lieta, protams, laiks skrien un šo banālo lietu es esmu kopā ar savu komandu centies iemiesot katrā numurā, it kā katrs numurs būtu pēdējais, un katru numuru mēs taisam, tas nozīmē kā labāko numuru. Nu, un ko vēl es gribu pateikt, nu, visus es jau pateicu savā slejā, tiekamies tepat decembrī. Principā runa būtu ne tik daudz par to, ko es varētu novēlēt, bet ko es varu vienkārši pateikt, ka klubs vienmēr centīsies būt ļoti interesants. Un es esmu par to pārliecināts arī tāpēc, ka katru reizi, kad es runāju ar kādiem cilvēkiem, kuri lasījuši žurnālu klubs, viņi saka, bija baigi interesanti to lasīt. Man liekas, tas ir tieši tas, ko mēs vienmēr lasītājiem, mēs ne ar kādām tur politiskām lietām neuzbāžamies cilvēkiem. Mēs vienkārši darām to darbu tā, lai cilvēkam atšķirot klubu pirmo lapas būtu interesanti. Man liekas, tas ir pats svērtīgākais. Tas ir pats svērtīgākais, ko klubs dod saviem lasītājiem. Jā, tā es domāju. Galvenais, lai būtu interesanti. Klubam šodien ir 15 gadi, un es esmu klubā strādājis gandrīz 5. Tas ir trešdaļa no visu klubu mūžu. Nezinu, vai tas ir daudz vai maz, bet man liekas, ka tas ir forši. Un pats, ko es klubam vēl ir, lai mēs visi kopā būtu vēl vismaz tikpat, un lai vienkārši mēs visi būtu forši. Un man ir labs fons aiz mugurē. Tas ir klubs. Ņemat santu un 15 reizes tagad augšā un saucam 15 hip hip. Urā!
Aiziet, ja? Ko es varētu novēlēt klubam, tas ir ne tik daudz pielāgoties vidējai gaumei, bet pašiem veidot savu tēlu un veidot savu saprašanu par notiekošo un pašiem radīt šo jauno pārliecinātā vīriešu tēlu. Paldies! Novēlējums klubam 15 gadu jubilejā. Novēlējums turpmākos 15 gadus rakstīt vairāk par sievietēm. Jo šis ir vīriešu žurnāls kaut galā, jau haidien ārā. Es to saku nopietni. Paldies!